dzirdu, ka tu esi ieviesus izmaiņas jau mājās, jau ir ēdienkarti pamainījusies, kaut kāds ritms rīta, ja? Beidzot! Kas ir tas, kas ir, Agnes, bija beidzot? Ļoti daudz ikdienai vajadzīgas lietas, ko tu vari pielietot bez īpaši ieplānot laiku. Man tur tagad jādodās ir stundu meditēt, vai man tur jāiet stundu vingrot, vai man tur jāiet īpaši kaut kam gatavot. Protams, vajag šo visu. Sāgramot. Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Agnes Mužniece, laipni lūgt manā YouTube kanālā. Šodien pie manis ciemos ir Agnese. Šodien būs divas Agneses. Sveiki, mīļā! Sveiki, mīļa! Agnes arī bija dalībniece pavasara projektā Kvantu lēciens sievietes labsajūtā. Un uzaicina Agnes padalīties un arī jūs iedvesmot ar viņas piedzīvoto un viņas pieredzēto. Agnes, pastāsti, kāpēc tu pieteicies projektam, kas tev pamudināja? Pamudināja, protams, pavasars. Pamudināja arī tu pati. Gan tas, kā tu, man ļoti patīk, gan kā tu izskaties, gan viss. Un, protams, tas dod lielu uzticību tam, kad tiešām tas viss strādā. Un kas man pamudināja vēl, tas, kad viss kopā gan gribās pašai justies labāk. Un, protams, es biju domājis, ka tur būs tikai kādas receptes, kaut kas zaļš, kaut kas tāds, kas... Bet man ļoti, ļoti patika pašas prakses. Tieši pašas prakses, un tā kā mēs tā kā bija zūmi, un tas bija wow, es tiešām gaidīju, kā man ļoti lielu viņi deva. Pavisam tā kā atklājās daudz kas. Cik forši. Jā, mēs tikāmies, mums bija par pārliecībām un par vērtībām. Bet arī pirmās, kas bija, pats pirmais, kas bija. Tie webināri? Jā. Paši webināri. Paši webināri, jā, tā kā bija. Pastāsti, kas pirmais mums bija tā kā pašapziņa, jā, pēc tam bija viss sievietes kompleks un beigās beidzām ar sievieti un seksualitāti. Jā. Ir kaut kas, ko tu tādu vari izvilkt, kas tev bija tāds tavs ahā moments? Man tā liekas, man visi viņi bija ahā momenti tādi, tāpēc, ka pirmais, protams, man bija tāds, kad, kas bija sen aizmirsts, un kad izvilka tādu, kas bija no bērnības, kas likās, un es visu to dienu, es pilnīgi staigājos, domāju, tas bija tas, kas bija nolikts kaut kur ļoti tālu. Tālu, zemapziņā. Kaut kādos pagrabos, jā? Pagrabos, ko negribas domāt, ko vilkt ārā. Jā, ko galīgi negribās vilkt ārā. Bet tur viņš tika izvilkts, un es uz viņu varēju paskatīties no pozitīvās puses. Es tagad vispār cenšos uz visu skatīties no pozitīvās puses. Bet, man tieši webināri un Zooms, man tieši vispār, es pat par sevi esmu tāds cilvēks, ka man vajag vispār, man vajag satikties, man vajag tā kā, tā. Bet tieši tas deva tādu iedvesmu un tādu, jo tie webināri, tas nebija vienkārši tā, tur uz 30 minūtītēm, jā, mēs tur, meitenes, kā jums iet, parādiet, es nezinu, jūs tur pierakstat kaut ko, cik jūs svērāt no sākuma, cik jūs tagad, jā, par to vispār nebija nerunas. Tu kaut ko tādu sākumā domāju, gaidīju, ka būs tā, jā? Jā, tāpēc, ka es tieši gāju ar tādu, beidzot laiks ir Agnes tievēt un viss pārējā, bet es par to, neteiksim, ka es nedomāju, protams, ka ir visu laikam katrai sievietei, tas ir to, ka vajag kaut ko, bet man tieši tie webināri, tieši Zoom, tas bija ļoti ar lielu vērtību. Pieminēji par to tievēršanu, svars ar mainījies? Zini, es neesmu svērusies, bet pats par sevi, tā kā es redzu savu spogulī, jā, ir savādāk. Tā pašsajūta pat par sevi viņa ir savādāk. Tad tu tā kā varētu man piekrist apgalvojumam, kad viss sākās tā kā no sievietes iekšējās pasaules? Noteikti. Visu, ko viņa uzzina, visu, ko viņa izprot, kā notiek procesi. Jo webināri jau bija par to pareizi, ļoti smalki gājām iekšā izprast, kas notiek sievietes ķermenī. Jā. To mainās arī viss, gan mainnieki, viņas arī savādāk uztver. Es domāju, ka viņi man arī savādāk uztver. Kaut kā vieglāk tu uz visu tu paskaties, tu saproti to, ka tu nevari arī citus tur ietekmēt, jā? Pirmkārtam tu pati. Visa pasaule esi tu pati, kas ir tevī, to arī vari dot tālāk. Kas ir mainījies, Agnes, tagad ikdienā? Komunikācijā varbūt ar vīru, ar bērniem, ar klientiem? Jā, noteikti komunikācija, protams, ģimenē. Un tā kā
Arī ar citiem cilvēkiem, protams, darbā arī tu savādāk skaties uz visu. Ja es agrāk ļoti, ļoti iespringu par to, ka man gribās ar visu sirdi un dvēseli, tur visiem tā kā tā. Bet tagad es saprotu to, ka pagastop. Tagad esi tu un pēc tam tikai pārējie. Jo man ļoti izteikti bija tas, ka bērni pirmajā vietā uzreiz. Protams, es nenoliekšu, jā, ka viņi arī ļoti svarīgi, jā. Pirmkārtām kā es. Un es uz viņiem tagad skatos arī uz vīru, un es redzu, ka viņi pavelkās arī līdzi. Vīrs arī dzer sulas, ko taisa. Ja? Man nebija, piemēram, pirms projektā, man nebija sulas spiedi. Ja man tas viss likās, man nevajag. Man ir blenders, man noderēs blenders. Nē, nopirku uzreiz sulas spiedi, visu, un dzeru sulas. Man ļoti svarīgi, piemēram, ir tas cilvēks, kas to pasniedz. Un kā izskatās cilvēks, kad ir tam visam liela nozīme. Okay. Tad es dzirdu, ka tu esi ieviesus izmaiņas jau mājās, jau ir ēdienkarti pamainījusies, kaut kāds ritms rīta, ja? Jā. Un kā tas tev liek pašai justies šobrīd? Ļoti labi. Man stress, piemēram, agrāk man vajadzēja visu, uzspēt visam ir jābūt tā kā pēc grāmatas, viss. Tagad tā nav. Es atceros pēc viena, tas bija mūsu Zooms, kur mēs kopā tikāmies kā grupa meitenes. Un es atceros, tas laikam bija pēdējais par vērtībām. Un atceries, ka tu sakārtoji tās savas vērtības. Un atceros, un tad tu sēdi ar tādām acīm un saki, beidzot! Kas ir tas, kas Agnes bija beidzot? Kas bija beidzot? Tas, ka beidzot es sadzirdēju sevi. Kaut vai tas liekas, tā kā, un ko nozīmē tu aizēji, jā, sievietes kvantu lēciens, tāds, tur, kur. Es saku, piemēram, es no sākuma biju iedomājusies, ka tur būs tieši ēdienas. Ka tur būs tās, tā kā arī bija rakstīts vienā no, man tā liekas, ka bija rakstīts, ka būs, viena meitene arī bija iedomājusies, ka būs drastiskās tur kaut kādas tā kā receptes, jā, un tur, bet tā, es tagad aizplūdu, kaut ko es gribēju teikt. Pastāst par ēdienu, ja tu gribi. Par ēdienu? Nē, par ēdienu tā kā nē. Man tieši vairāk tas tieši, kas tas bija, jā. Tas, kad tu atnāc pie sevīm un tu saproti to, ka cik ilgi tu uz to biji gājis, un īstenībā cik viss ir vienkārši. Tā kā tu tagad tikai saproti to, cik viss ir vienkārši, ka nav tāds, Okay, Agnes, bija kaut kāds tavs stāvoklis pirms tam, tad ir tas projekts 3 nedēļas, un tagad ir pēc, un es tevīm skatos, un tev atkal joprojām spīd acis. Un pastāstās dažas lietas, ko tu sev sakārtoji, lai tev būtu tas, ka tu saki, tagad tā ir mana ikdiena, tagad tas ir mans dzīvesveids. Ko tu sakārtoji? Ko tu ieviesi jaunu? Tu ieviesi tātad no rīta, tev ir savs laiks, vai tu dzer to sulu? Jā, man ir savs laiks, es dzeru noteikti sulu. Es viņu, protams, vienu pašu, ne. Piemēram, tie paši celeri. Recepts bija daudz. Jā. Recepts bija daudz. Bet es cenšos, es esmu atradusi savu, un es redzu arī, ka vīrs pavalkās. Forši man patīk tas, kad ir viens, un pat bērni arī viņi man prasa, lai es izspiežu viņiem sulu. Tas, protams, ir vislielākais tāds, tas viss, tā kā nevelti tam visam. Bet tiešām pats projekts, kas man ļoti, ļoti patika, piemēram, agrāk es piedalījos ļoti daudzos projektos. Bet tas viss tika tāds, tu nopērci un tad, labi. Tā kā gaida, ka būs kaut kāds, es nezinu, brīnums, jā. Acīm redzot, es biju nobriedusi, kad ir interesanti. Tieši, es saku, tieši paņēmu tie webināri, Zoom, kad tas satiecies un tev iekšā ir tāds, es neizlaidu nevienu. Ja agrāk man bija tā, ka, tu paklausies un vienkārši izēj, tāpēc, ka, tur kāds atnāk un tu tur sāc kaut kāds mājas lietas darīt. Pirmkārt, jā, kas man tā kā ir palicis vērtības, kur mēs tā kā izvilkām, ko es esmu sapratusi, ar ko es ikdienā saprotu to, ka man ir vajadzīgs laiks priekš sevīm, lai es varu iziet tajā pašā ārā, lai tā kā sakonektēties ar sevīm, kas dod ļoti daudz, ļoti tāds, kas vēl prakses, to, ko tu devi. Gan pati vingrošana, piemēram, tas pats iegurnis, arī, kas ir vispār tāds neatņemama sastāvdaļa. Un kas bija pēdējais, kas man ļoti, ļoti patika. Tora. Cik tev tās tors? Jā, tas vienkārši. Un es piemēram, no rīta pamostos, liekas, pats es neuzspēšu vismaz pasēdēt.
Bet es jau domās, es jau sāku, es domāju, vismaz stāvot, ieslēdzot to čainiņu, ieslēdzot kaut ko, es jau sāku, es domāju, jau aizgāju, viss ir forši, viss. Ļoti. Tad izklausās, Agnes, ka tās ir tādas ļoti daudz ikdienai vajadzīgas lietas, ko tu vari pielietot bez īpaši ieplānot laiku. Man tur tagad jādodās ir stundu meditēt, vai man tur jāiet stundu vingrot, vai man tur jāiet īpaši kaut kam gatavoties, bet izklausās no tevīm, ka tas ir tādas klik lietas, kas ir ieviestas ikdienā, kurām nevajag īpaši laiku. Ja agrāk es meklēju laiku un vietu, es pat biju dusmīga to, ka, ja es tur no rīta ilgāk paguļu ārprāts, un kā es tagad pameditēšu, visi ir pamodušies, ko es tagad darīšu. Tad man tagad ir pavisam tā, man dusmas, man tā liekas, es neatceros, ka pēdējo reizi man vispār, ka dusmas kā tādas ir bijušas. Tas ir skaisti. Un viss ir tādā, tā kā tu teici, tīrumā, vieglumā. Un veselumā. Es pat pa sevi jūtos tā kā viens vesels. Oh. Beidzot. Tie bija tie vārdi. Tajā mūsu zūmiņā pēdējā teica, ka beidzot ir tā sajūta, pēc kuras es vienmēr esmu gājusi. Tiešām tas piepildījums, kaut kā liekas to, ka, kā tev otrs cilvēks kaut ko tādu var, tev otrs nevar iedot to, ja? Bet tā informācija, tas viss, kur daudzi noklusēja to, ka, gan jau, ja tur kaut ko un tā, bet ļoti noderīgi. Tu, Agnes, ikdienā arī tiecies ar klientiem. Mums ar tevi bija energoterapijas sesija par realizāciju, tā bija tava tēma. Kas notiek tajā sfērā? Zini, ja agrāk es, teiksim tā, klusēju vai, kā man likās, es neuzbāzīšos, tur cilvēki neprasīja, par to nerunā, bet tagad, kad es vairāk, tā kā, pēc tam, tā kā mēs teim parunājam, man tiešām mainījās domas par to, ka cilvēki neprasa, tāpēc, ka viņiem nav tādas informācijas. Viņi nezina, ar ko es tā kā nodarbojos vēl, kas ir iespējams. Un tagad, es neklusēju, man agrāk likās to, ka, liekas, tur cilvēkam tā kā varbūt vajadzētu tur kaut ko, bet, viņi jau tā kā, ar kādām tiesībām es tagad viņai tagad piedāvāšu. Bet tagad es tā skaidri un gaiši pasaku, ir vēl prakses, ar ko es vēl nodarbojos, un, ja gribi, un tā. Un ir atsaucība. Ir atsaucība, un tā kā cilvēki arī griežās. Un man nav par to, ja agrāk man bija tā, ka es jutos kaut kā, es jau nekas neesmu ar kādām tiesībām jau un tā. Bet tagad es ar lielāku drosmi, tāpēc, ka es jūtos pati piepildīt, ar ko es gribu dalīties. Un tagad es uzdrošinos. Un esi vajadzīga pie tā vēl. Un cilvēkiem vajag un gribās. Jā, tas, ka gribās, tas, ka tiešām cilvēki. Un es arī redzu rezultātu. Jā. Kas man ir ļoti svarīgi. Paldies tev, Agnes. Tev liels paldies. Paldies, ka tu padalījies ar savu stāstu un savu pieredzi. Paldies. Paldies par tavu dalīšanos, ka neturi sveci zem pūra. Mēs vēl tiksimies. Man ir vēl daudz ko dot. Forši. Gaidīšu ar lielu nepacietību. Bet, protams, vajag šo visu sagramot. Jā. Sagramot un dzīvot un izdzīvot. Īstenībā tikko jau tikai projekts ir beidzies, bet cik daudz jau ir lietu un tavas acis spīd, un es esmu par to laimīga. Paldies tev, mīļš. Tev paldies. Un īstenībā, zinu, ko es visu laiku domāju? Es domāju, piemēram, par to ūdeni. Es visu laiku gribēju pateikt par to ūdeni, to, ka cik svarīgi ir tas, kad mēs... Saki. Kad mēs gribējām, nevis mēs gribējām, bet es sev uz mēs, nezinu, kāpēc. Tu vīri bērni. Jā. Kad ikdienā mēs nemaz nedomājam par to, kad, cik svarīgs ir ūdens. Mēs tur liekas to, ka tur aiziet tur no avotīņa, paņem to ūdeni, kas nav nemaz nepārdomāts. Jo mums ir tāds bara instinkts, kā liekas, ka cilvēkiem, ka viņi tika vairāk. Un mēs pat nedomājam, no kurienes ir tas ūdens. Un tiešām arī, kad vienā no pirmajiem tu stāstīji to, ka cik svarīgi ir ūdens, un es tikai pēc tam sāku aizdomāties par to. Bet tiešām ikdienā mēs lietojam, mēs pat nezinām vispār, ko mēs lietojam. Un cik svarīgi, ka mēs paši sastāvam no tā ūdens, un tas ir pirmām kārtām, kas ir tas, kas ir nepieciešams, lai mums iekšā būtu. Gan tīrs, gan informācija, ar kādu mēs viņu dzeram vai lietojam pareizi. Jā, un tas bija tāds, es domāju, vova, tā ir bomba, kas ir man tā kā, tāds, ūdens, jā. Mums vēl ekskursija priekšā. Jā, kur es ļoti Pēc Latvijas tīrākā ūdens.
Smalkāka informācija par visiem projektiem, kas turpmāk vēl būs, ir visos manos sociālos tīklos. Tāpēc piesako gan Telegram kanālā, gan Instagram kontā. Un uz tikšanos, lai piedzīvotu savu transformāciju.